Sveicināti, dārgie raidījuma Mana nākotnes skola skatītāji! Šoreiz atkal tiksimies Daugavpilī, 17. vidusskolā, kuras skolēni ne bez pamatojuma ir pārliecināti, ka skolā vajadzētu palielināt pasākumu skaitu. Savukārt direktors un pedagogi uzskata, ka, lai gan reformas ir nepieciešamas, tām jānotiek ne tik straujā un sasteigtā formātā, kā tas tiek darīts šobrīd. Taču pirms ķersimies pie iepazīšanās ar pašu skolu un viedokļiem par izglītības reformām, palūkosimies uz 17. vidusskolas skolēnu vīziju par nākotnes skolu, un tā izskatās šādi. Es gribētu, lai skolā nākotnē būtu mini zoodārs. Es gribētu, lai mana skolā nākotnē būtu baseinu, basketbolu un volejbolu. Gribētas, lai mums tas būtu liela zāle dejām, jo mums ļoti patīk dejot ar spogiem, protams. Es gribēju baseinu un akvaparku. Es gribu, lai mana skola nākotnē būtu kinoteātris, kuru varētu apmeklēt starpbrīžos. Mana skola nākotnē es gribu lielu futbola laukumu. Es gribu informatiku no 1. klases līdz beigām skolā. Gribu vairāk matemātiku stundā un vairāk eksāmenus un pārvārtes darbus. Daugavpils 17. vidusskola tika dibināta 1992. gadā uz 12. vidusskolas Krievu plūsmas bāzes. Skolas sākumi ir cieši saistīti ar Daugavpils 12. vidusskolas vēsturi, kas savu darbību uzsāka 1944. gadā, kā Daugavpils pirmā latviešu vidusskola, taču līdz mūsdienām tā piedzīvojusi arī citas ar reorganizāciju saistītas izmaiņas. Skola ir īpaša. Atklāti runājot, viņa tika izveidota uz 3 skolu bāzes. Tā bija Daugavpils 17. vidusskola, pēc tam 97. gadā skolai tika pievienota Daugavpils pirmā vakarskola, un 2003. gadā tika pievienota 14. pamatskola. Šīs bāzes mums arī izveidoja Daugavpils 17. vidusskola. Agrāk skola atradās 2 ēkās, Varšavas ielā 45 un Valmieras ielā 5. Tagad mēs visi
tiekam galā vienā ēkā. Jā, kā jūs arī redzējāt, tiek veikta piebūve, un jau nākošajā gadā būs uzcelta jauna aktu zāle. Dabiski, ka mēs pirmkārt lepojamies ar saviem skolēniem, jo mūsu skolu beiguši daudzi pazīstami Daugavpils cilvēki, kuri gan ārsti, gan skolotāji, gan sportisti. Jā, skola īsteno 6 mācību programmas, jā, tā skaitā arī mācību programmu, kas īstenota Daugavgrīvas cietumā. Ir vakarskolas programma, gan latviešu, gan krievu plūsmā. Pārsvarā mums ir pamatizglītības programma un vispār izglītojušā vidusskolas programma. Skolā šobrīd mācās 674 skolēni, 312 dienas nodaļā un 362 vakara nodaļā. Skolā strādā 53 skolotāji, no kuriem 40 ir maģistri, psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, karjeras konsultants, kā arī 23 tehniskie darbinieki, tā skaitā apsardzes dienesta darbinieks. Runājot par izglītības reformām mūsu valstī, skolas direktors un tās pedagogi uzsver, ka to esot bijis ļoti daudz, taču pirms ieviešanas reformas jāpārdomā rūpīgāk, ņemot vērā arī to, pēc cik ilga laika tās sāks reāli darboties skolas vidē. Man īpaši patīk visas reformas, un kur ļoti daudz papirus un ļoti maz mēs pievērstam uzmanību tieši mūsu bērniem. Kā audzināt viņus, kā pareizi mācīt viņus, kā uzlabot zināšanas un pārbaudīt to zināšanas saulaicīgi un vienmēr dot iespēju katram bērnam izteikties, katram bērnam parādīt savas zināšanas. Un tad šī kompetenci pieeja balstīta izglītība visu laiku dzirdam no pedagogiem, no skolu vadībām, ka tas jau īstenībā nav nekas jauns, ka pēc tāda parauga skolas jau sen ir strādājušas. Principā jā, nav nekas jauns, bet parādījās jaunie papiri, jaunie atskaites lapas, un to aizņem baigi daudz laiku. Veselības mācību mēs varam apvienot, piemēram, ar bioloģiju, ar ķīmiju, ar fiziku un ar matematiku, bet tieši bioloģija, tas ir atsevišķi priekšmets un labāk pasniegt viņu tieši kā bioloģijas priekšmetu un apvienot. Mēs zaudējam laiku un zaudējam zināšanas. Kāds ir risinājums? Es domāju, kā strādāt, kā mēs strādājam, bet samazināt tos nav vajadzīgos dokumentus. Kas attiecas uz reformām? Jā, es uzskatu, ka reformas noteikti ir vajadzīgas, bet vienīgais ir tas, ka mēs nezinām, kuru ceļu jāiet. Mēs nezinām, mums neviens nav uzzīmējis to konkrētu maršrutu, bet esmu dziļi pārliecināta, ka jā, pārmaiņas ir vajadzīgas. Kādas pārmaiņas, es domāju, tā, lai stundas būtu vairāk interesantas skolēniem. Lai skolēni varētu iegūt vairāk, varbūt datorizētu izglītību, lai nebūtu tā, kā viņiem pārāk smagas somas jāņem līdzi uz skolu, lai varbūt skolotājs vairāk smaidītu stundās. Tas ir mans viedoklis. Jebkura reforma ir, viņai jābūt pārdomātai. Kompetenču pieeja nekas nav jauns, principā tā ir vecā aizmirstā, tā pratību programma, jā, mēs arī zinām, ka viņa ir balstīta uz bērnu kompetenču attīstību, jā. Tā ir programma, kas domāta tieši centrā būtu skolnieks, jā, bet tas nenozīmē, ka skolotāja loma šajā procesā būs maznozīmīga. Nekādā gadījumā, kaut gan pateikšu atklāti, es nevaru pateikt, ka šīs reformas īstenošana ir ļoti dziļi pārdomāta. Jebkura reforma prasa papildus līdzekļus, prasa skolotāju sagatavotību, un dotajā momentā, kad skolotāju trūkst, un skolotāju resursi ir ļoti, ierobežoti, mēs saprotam, ka šīs programmas īstenošana būs ļoti grūta. Kā problēmu esošajā izglītības sistēmā, skolas direktors minēja arī pedagogu trūkumu, atsaucot atmiņā vēl vienu reformu, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā. Pēc direktora domām, arī šī reforma tālākajā nākotnē būtiski ietekmēs krievu valodā mācību stundas pasniedzošo pedagogu karjeras attīstības iespējas. Sakarā ar principā var pateikt, ka pilnīgu pārēju uz apmācībām valsts valodā šis resurs būs vēl mazāk pieejams. Un
jautājums paliek, kas īstenos to programmu, jo principā reāli no šīs programmas nepārdomātas rītības laikam būs sekas, kas liks pārdomāt, vai bērns saņems tik kvalitatīvu izglītību, kā mēs to gribētu. Es uzskatu, ka skolas jau samērā sen iet uz to, un skolotāji principā valsts valodu pārzina pietiekamā līmenī, bet cik viņš pietiekams, lai profesionāli pasniegt, tas jau ir cits jautājums. Jo principā tam jāpaiet gadiem. Principā, kā jūs atceraties, vēl 2000. gados mums sākās bilingvālā izglītība. Tas rezultātus dod tikai tagad. Paiet skolēnu paudze, jo viņu vecāki vēl pārzina, kā mēs sākām to bilingvālo izglītību. Process gāja, gausi, bet viņš gāja, un es uzskatu, ka bija rezultāti, un rezultāti nebija slikti. Pārspīlēti, pasteidzināti viņu, es arī nedomāju, ka bija prāta darbs, bet, mūsu pasūtītāji valsts pieņēma tādu lēmumu, mums viņu jāizteno. Cik tā būs kvalitatīva izglītības procesa īstenošanas gaita, pagaidām grūti pateikt. Ar laiku mēs redzēsim. Mēs darīsim visu, kas no mums ir atkarīgs, bet rezultāts mēs zinām, ka tagad arī pieņemts lēmums par to, ka vidusskolu skaita samazināšanu, bet mēs tajā pašā procesā, ka no vienas puses mēs runājam par to, ka vidējā izglītība jābūt obligātai, no otras puses mēs runājam par to, ka vidusskolu skaitu ir krasi jāsamazina. Divi diametrāli pretēji lēmumi. Viedokļi, teiksim, lēmumi. Pagaidām vēl ne lēmumi. Runājot par kompetenci pieejā balstītu izglītību, kuras centrā jābūt bērnam kā individualitātei ar katra personīgajiem talantiem, vēl joprojām nav skaidrs, kāds būs šo skolēnu gala pārbaudījums, jo pirmkārt, pēc skolas direktora un pedagogu domām, katrai reformai ir nepieciešama vismaz paudze, lai tā iesakņotos, un otrkārt, jo centralizētie eksāmeni bieži vien neparāda skolēna īsto zināšanu līmeni. Eksamens, tas ir eksamens. Tas ir nevienmēr zināšanas, ko zina skolēns, var parādīt tieši eksamena laikā. Diemžēl tā ir un tā biet. Un, ja mēs varam sadalīt klasēti uz divām pusēm, nemācīt, piemēram, 30 cilvēkus, tad zināšanas uzlabo 100%. Un ja mēs prasam no visiem bērniem vienādā zināšanas, nevar būt tā. Mēs nevaram pārbaudīt pareizi to visu. Kādi ir atkal risinājumi? Tā, dalīt klasītes un neprasam to, kā klase jābūt, tur 25 cilvēki. Ja maz cilvēku, tad mēs varam dot labāko zināšanas un pārbaudīt katra bērna zināšanas, dot viņam informāciju tieši katram un pievērst uzmanību katram bērniem. Sadalīt klasītes ne tikai tā, ka kur ir stipri bērni un vai ar mazliet mazākām zināšanām, bet sadalīt tā, ka viena grupiņa ir tie bērni, kam ļoti patīk olimpiādas, viņam zināšanas mazliet vajag vairāk, un sadalīt tos, kam nepieciešama tieši izglītības zināšanas. Tas ir pats interesantākais jautājums, kas ir, jo principā mēs atkal sākam it kā no vienas puses, no viena gala, kas, principā varbūt pat ir loģiski, teiksim tā, jauna pieeja, tomēr bērniem jāzina ne tikai teoretiskās, bet arī praktiskās vērtības. Bet atkal mēs to reformu sākam nepārdomāti līdz galam. Mēs sākam īstenot atkal teoretisko daļu, un tad mēs redzēsim, kādi būs tur pārbaudījumi, centralizēti eksāmeni, būs tur varbūt kādi citi pārbaudes darbi, jo mēs saņemam arī to, ka, atvainojiet, mēs tagad saņēmām tikai pamatizglītības standartu. Tikai tagad mēs saņemam pamatizglītības standartu. Tagad mēs sāksim viņu īstenot. Un kas būs pēc gadiem, jūs zināt, nesākas reforma tikai ar 1 gadu. Viņa turpinās, sākot no 1. klases un beidzot jau ar 12. klasi. Tad cik laika periodam ir jāpaiet? Ne gadam, ne 2. Mēs gribam to īstenot maksimāli ātri. Nebūs tā. Es saprotu, ka principā skaisti skan skola 20-30, bet mēs saprotam, ka jāpaiet gadiem, jo jebkura reforma tas nav tā, ka tu paņēmi šodien vienu vai rīt otru. Mums, godīgi sakot, jau to reformu ir bijis tik daudz, ka mēs nepaspējam īstenot vienu, mēs sākam jau otru.
mēs nesagaidām rezultātus, mēs sākam trešu. Nu, tas nav pareizi galīgi, jo izglītība nav tā sfēra, kur var, teiksim, tā tik krasi un nepārdomāt tās reformas īstenot. Savukārt Daugavpils 17. vidusskolas skolāni kā galvenās problēmas mācību vidē šobrīd min lielo mājas darbu skaitu, liekot uzsvaru uz to, ka skolās nepieciešams organizēt arī vairāk pasākumu. Es gribu mainīt skolā, lai būtu daudz dažādas pasākumus, lai skolēni varēja piedalīties dažādos konkursos un parādīt savas spējas. Es domāju, ka ļoti daudz mājas darbu. Skolēnos ir ļoti daudz pienākumiem skolā. Kā to varētu mainīt? Уздать маз mājas darbu. Чтобы в столовой вкуснее готовили. Okay. Я бы хотела, чтобы у нас в школе были у каждого свой шкафчик, чтобы не таскать какие-то вещи с собой. Меня все устраивает в школе, но я хочу, чтобы у нас проходило больше разных мероприятий, чтобы все ученики участвовали в них. Kāpēc vajag vairāk pasākumus? Ko tas dod skolāniem? Больше развития, каждый сможет показать себя, проявить, показать свои таланты. Мне нравится все в нашей школе, только я хочу, чтобы было много праздников, веселых, конкурсов было много, и чтобы дети счастливы были. Es gribētu, lai skolā būtu daudz pasākumus un visi skolēni piedalās visus pasākumus. Lai gan sākotnēji var šķist, ka pasākumi ir viens skolānu izklaide un veids, kā atpūsties no mācībām, pedagoģe Marina Pučka uzsver, ka dalība pasākumos un to organizācija ir ļoti nozīmīga audzinošā darba sastāvdaļa. Redziet, ja bērns izmēģināja savu spēku, ja viņš parādīja, ko viņš prot, ko viņš var, un tad uzlabojas uzreiz mācīšanas process, zināšanas, tad viņš saprot, kā scenāriju vajag rakstīt, un ja nebūs zināšanas, viņš nevar to izdarīt. Ja viņš pamēģināja kā vadītājs vai pasākumu organizators, un viņam izdevās to izdarīt, tad viņš grib vēlreiz pamēģināt vai pārbaudīt, vai tiešām es varu vai nevaru. Bet skolu nākotnē bērni redz digitālu, ar lielāku skaitu startautisku un apmaiņas projektu un, protams, ar vairāk pasākumiem. Kādu jūs redzat skolu nākotnē pēc 10, pēc 100 gadiem, pēc 50 gadiem? Kāda tā varētu izskatīties, kam tur būtu jābūt iekšā un vai mainīsies, jūsuprāt, arī mācību formāts? Es gribu redzēt digitālu skolu, lai atsalas parlamentu dalībniekus, tā ir ļoti ērti. Es gribu redzēt skolu ar jauniem mācībām priekšmetiem. Kādi tie varētu būt mācību priekšmeti? Astronomija. Jā. Tā ir ļoti interesanti. Es domāju, ka skola nākotnē būs liela, būs dažādas digitālas priekšmetus, kompjuteri, planšeti, būs liela programma mācības, būs grūti. Okay. Es domāju, ka nākotnē skola būs vairāk tehnoloģiska un daudzāk nodarbības uz ārā, tāpēc kā tas ir ļoti interesanti skolēniem un сколотаем. Я думаю, что в школе будет больше компьютеров, и я надеюсь, что будет много проектов, в которых мы сможем участвовать, и, например, ездить за границу и учиться по обмену. Я думаю, что будет больше компьютеров, будет много этой техники, которой будет много, и будет она мощная, и что мы сможем, допустим, наша школа переедет, допустим, в Англию, а в Англии переедет к нам, и мы так будем меняться. Супер. Я думаю, что в дальнейшем наша школа будет очень образованной, мне будет очень много учеников учиться, больше, чем сейчас, и будет очень много компьютеров.
Savukārt Daugavpils 17. vidusskolas direktors un pedagogi nākotnes skolas vīzijas pamatā bez tehnoloģiju skaita pieauguma redz laimīgus skolotājus un skolēnus. 50-100 gadiem, es nezinu, godīgi sakot, tik tālu jau mēs laikam nevaram pat aizdomāties, jo laikam gadus 20 atpakaļ mēs nedomājām, ka skola būs tik aprīkota ar datoriem un visu pārējo kā tagad. Jā, kaut gan, mēs tagad arī piedalāmies projektā mūsdienīga skola, digitāla skola. Jā. Es domāju, tas arī viens no tiem virzieniem, kur mēs gatavi virzīties. Jā. Dabiski, ka digitalizācija būs viena no pamatnostādnēm, bet jebkurā gadījumā nākotnes skolā centrā, jebkurā gadījumā būs skolnieks, jā, un šajā gadījumā jāsaprot, ka jo skola būs labāk aprīkota ar visiem nepieciešamiem. Varbūt mēs tagad runājam par datoru, un nākotnes skolā to uzskatīs par tas pats, kas laikam nezinu, kas uz pirkstiem skaitīt, jā, bet reāli mēs gribam, lai viņa būtu aprīkota visām tās dienas jau prasībām, jā, lai viņai būtu ne tikai audzināšanas process, bet arī kaut kādas rekreācijas process, varbūt visām skolām būtu jāaprīkoti ar baseiniem, ar zaļajām zonām, teiksim, skola, kura aptver sevi skolotāju, skolēnu, vecāku kā kolektīvu. Jā. Es nedomāju, ka nākotnes skolā skolotāja vispār nebūs. Kaut gan tādas idejas ir, ka principā skolnieks ieiet klasē, tur kaut kāds robots vai no tāfeles kaut kas. Tas, manuprāt, nav pareizi. Laikam skola, kurā visi jūtas labi. Digitālā skola, to, ko es redzu savā skolā, un bērniem un skolas pašvaldībai arī ir tādas gribas, ka mēs varam ātri salasīt bērniņus, ātri dot informāciju, ātri kaut kas pamainīt skolā, un tas ļoti interesanti un, es domāju, vērtīgi. Fantāzijas līmenī tas, protams, būs tā, ka skolēni mācīsies pēc elektroniskajām grāmatām, tas pirmām kārtām, ja? Arī būrtnīcas būs elektroniskās, arī skolēni ies uz skolu ar smaidu, un skolotājs arī tāpat. Iespējams, paaugstinās darba algu pirmām kārtām, jā, lai skolotājiem būtu par ko smaidīt, teiksim tā. Un mans fantāzijas lidojums ir tāds, ka skolēni nevis darīs visu, bet viņi darīs to, kas viņiem ir vajadzīgs. Man gribētos, lai vidusskolā skolēni varētu izvēlēties kaut ko tādu, kas tiks saistīts ar viņu nākamo profesiju. Varbūt, piemēram, mans sapnis ir tās, ka, piemēram, vidusskolā viņiem būtu, teiksim, lietišķā latviešu valoda. Kāpēc ne? Lietišķā angļu valoda, etiķetes mācība, lai varētu viņi padomāt par savu nākamo profesiju un, protams, lai iet uz vidusskolu mācīties. Tikai tās skolas, kurās skolēni un skolotāji jūtas droši un interesanti, ir spējīgas nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Jo, lai vai kā, kvalitatīvas izglītības, tāpat kā jebkura cita kvalitatīvi veikta darba pamatā, ir aizrautība un entuziasmas. Nevis Daugavpils 17. vidusskolas direktora un pedagogu jau pieminētās sasteigtās reformas vai nevajadzīgie atskaišu kalni, ar kuriem ikdienas darbā jātiek galā pedagogiem. Jau nākamajā raidījumā sāksim iepazīt īsfilmu konkursa Mana nākotnes skola uzvarētājus. Un kā ierasts, sāksim ar godpilno 3. vietu, kurā šoreiz ierindojās Kārsavas vidusskolas skolēni.